Čau, labadiena, vēseli! Esiet sveicināti podkāstā Ābolu serde, kur es kopā ar viesi runāju par jauniešiem, un ne tikai jauniešiem, bet arī mūsdienu pasaulē aktuālajām tēmām. Vēlos iepazīstināt jūs ar šodienas viesi, akciju sabiedrības Rēzeknes autobusu parka valdes priekšsēdētāju Svetlānu Smuli. Labdien! Es esmu Svetlāna Smule, strādāju Rēzeknes autobusu parkā jau 25 gadus. Kā valdes priekšsēdētāja es esmu apmēram 7 gadi. Pirms tam es atnācu darbā, es biju jurists, pabeidzu bakalauru jurisprudence. Nostrādāju kā jurists konsultants, pēc tam es biju izpildirektors un pašlaik esmu kā akcionārs, tā un valdes priekšsēdētāja. Mūsu uzņēmums ir dibināts jau sen laiku atpakaļ. Tā bija 49. gads. Kā mēs zinām, vēstures tajos laikos viss piederēja valstī. Un 93. gadā bija privatizācija, un darbinieki paši privatizēja savu uzņēmumu. Mans tēvs, Vasilijs Smuļs, ir galvenais akcionieris, kuram pieder nekā 50%. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem. Mēs paši izstrādājam visu maršrutu tīklu, sākot Rēzeknes pilsēta, tā Rēzeknes rajons un tālsatiksme. Mūsu uzņēmums bija pirmais, kas brauc uz ārzemēm, tā bija Polija, pirmi braucieni uz Poliju. Jā, mums liela vēsture, ļoti labs kolektīvs, mums strādā vairāk nekā 130 cilvēku. Pārsvarā tā ir šoferi, autobusu vadītāji, protams, citi darbinieki, kuri palīdz visu norganizēt, un administrācijā. Mēs esam veiksmīgs uzņēmums un ar stipru valdi un ar labiem lēmumiem. Ļoti jauki. Pārsteidzoša diezgan vēsture jūsu uzņēmumam. Nav gaidīti fakti, teikšu godīgi, nezināju. Tiešām ļoti interesanti. Jā, ļoti vecs. Man liekas, ka pilsēta varētu būt kā visvecākais uzņēmums, kas pastāv līdz šim brīdim un turpina attīstīties. Piemēram, iepriekšējā gadā mēs uzvarējām lielu konkursu, un tagad mums ir tikai 100% jauns transports. Tā ir autobusi, minibusi, vidēji autobusi un lieli autobusi. Mums līgums uz 10 gadiem, un es domāju, vēl klāt būs vēl 10 un 10 gadi. Jā, jaunieti, vēlos tev atgādināt, ka jūs varat ne tikai skatīties mūsu YouTube platformā, bet arī klausīties un svētākā laikā un vietā. Tā ka droši paņemat kaut ko dzeramu, tēju, kafiju, varbūt kaut ko siltāku un uzkožamu. Un neaizmirsti apskatīties mūsu aprakstiņu, kur ir mūsu sociālajie mediji, lai nepalaist garām nākamo epizodi. Nu ko, laiks nedaudz iesildīties. Mums katru epizodi ir neliela aktivitāte, kur ir ātro jautājumu marafons. Jums būs 2 atbildu opcijas, un jūs izvēlaties to, kurā jums vairāk patīk. Labi. Grāmata vai filma? Grāmata. Jūra vai mežs? Mežs. Pastaiga vai sports? Sports. Dzīvoklis pilsētā vai māja laukos? Māja laukos. Saldējums vai šokolāde? Saldējums. iPhones vai Androids? Grūts jautājums. Uz šo brīdi tas būtu Androids. Saule vai lietus? Saule. Ceļot ar lidmašīnu vai mašīnu? Diemžēl lidmašīna. Suns vai kaķis? Suns. Es esmu suņu cilvēks. Plāns vai improvizācija? Plāns. Klasika vai jaunās tendences? Klasika. Pica vai suši? Suši. Spontāni vai pārdomāti lēmumi? Pārdomāti. Aktīva vai relaksējoša atpūta? Relaksējoša. Ļoti. Man pietiek ar sportu. Ko, nedaudz esam iesildījušies, un ir laiks atklāt arī mūsu skatītājiem, klausītājiem podkāsta tēmu – publiskās runas prasmes. Laiks aizkosties līdz serdei. Un, kas jūsuprāt ir svarīgākais
uzstājoties publiski uz skatuves, intervijās, podkastos vai arī lielos pasākumos? Nu, es sākšu ar to, ka es neesmu nekāds publiskas runas runātājs. Es esmu uzņēmēja, bet katram uzņēmējam jāprot runāt publiski. Protams. Cik es zinu, lielajos uzņēmumus, kur strādā virs 700 cilvēku, piemēram, tur ir speciāli darbinieki, žurnālisti un speciālisti, kas runā medijos. Mūsu gadījumā mēs dzīvojam maza pilsētiņa, un mums katram, kā uzņēmējiem, jāprot runāt un jāattīsta savu spēju to darīt. Un kas ir svarīgākais publiskas runas? Būt autentiskam, pārliecinošam un darīt to pēc iespējas vairāk reizes, jo to var uztrenēt. Jo visgalvenais, kas maisa cilvēkam publiskajā runā, tā ir uztraukums, kā jūs zināt. Es pat lasīju viena zinātnieka pētījumu, un mūsu uztraukums no publiskas runas aizņem no 60 līdz 80%. Cik daudz? Tur ir vēl pārēji tādi punkti, par ko uztraucas cilvēks. Viens no tiem neizprot līdz galam tēmu, nav stingra plāna, improvizācija, kad tu nevar pielāgoties uzreiz, vai valodas prasme, kaut kas cits. Bet galvenais, kas trauc cilvēkam, tā ir uztraukums. Bet man ir viens ieteikums visiem jauniem cilvēkiem, kā atbrīvoties no tā. No stresa. Galvenais hormons, kas izdalās stresa laikā, tā ir adrenalīns. Viņš izdalās ļoti ātri, un viņa darbība pāriet ļoti ātri arī. Ko jādara pirms uzstāšanās? Pusstundu iepriekš vajag tā sevi uzkrutīt, tā sevi uzbudināt par to, ka man ir bail, man ir uztraukums, ka tu domāsi, tas būs vissliktākais variants, kas varētu būt. Un pēc pusstundu laikā tad adrenalīns, tas, kas izdalīts asinīs, krītis nost. Un tu varēsi būt pārliecinošs un mierīgs, kad tu runāsi. Tā ir knifiņš. Nu jā, laikam, ja maksimāli sevi, teiksim tā, uzvilkt emocionāli, tad laikam vēlāk tas stress ļoti ātri pāries jaunietim. Tieši tā, tieši tā. Tas ir laba metode. Vajadzēs paņemt sev arī pierakstīt, izmēģināt. Gribētos arī jūsu domas, kāpēc ir svarīgi, piemēram, ķermeņa valoda, neverbāla komunikācija publiskās runas laikā, mīmika, seja, rokas, žestikulācija, vai tas ir svarīgi, vai tas nav svarīgi. Varbūt ir kaut kādi padomi. Pēc manā uzskatā, un to, ko es biju lasījuši par publisku runā, vispār man patīk par to lasīt un pētījumu skatīties. Tagad visu, ko var atrast YouTube, dažu speciālistu, kā runāt, ko darīt. Un teikšu tā, kad, piemēram, tu skaties TikToku, dažreiz tu pat neiedziļinies, ko saka cilvēks. Tu skaties uz viņu intonāciju, kā viņš izskatās, cik viņš tev ir patīkams vai nepatīkams. Tāpēc verbāli mēs uztveram daudz vairāk neverbāli, nekā verbāli. Patreiz es arī lasīju, kad notiek tiesa, tiesnesis lem un pieņem lēmumu emocionāli vairāk procentu nekā pēc faktiem. Tas pats notiek publiskā runā. Kā mēs uzvedamies ar savu ķermeni, kādas mums ir balsis, kāda ir žestikulācija, cik pārliecinoši mēs sevi padodam un kā izjūt mums auditorija. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, kā mēs izskatāmies, kāda balsi mēs runājam un kāda ir ķermeņa valoda. Piemēram, ja mēs sēžamies tā, tu uzreiz sajūst mūsu auditorija, ka es esmu ļoti uztraukta, es esmu kā skolnieks. Ja?
Ir, protams, tādas platformas un publiskas zonas, un jāsēž. Tu neesi uz deputātu debātēm un nesēdēsi tāda poza. Bet neformālas apstākļos mēs varam tā uzvesties, un mūsu auditorija mūs pieņems labāk, nekā mēs esam pārāk tā formāli. Nu jā, nav tās noteiktas receptes. Es teiktu, ka visi faktori ir svarīgi, bet, manuprāt, tas nāk tikai ar pieredzi. Jo vairāk tu ej cauri publiskai uzstāšanās, jo lielāka tev ir pieredze un jo vairāk tev ir savas īpatnības, kā tu to dari. Tieši un kādā veidā tu to dari. Tā, lai tev būtu vērti un arī tai auditorijai, ar kuro tu komunicē. Un zini, ko jāsāk to darīt draugu lokā. Jā, pasākumos, dzimšanas dienas, jāteikt tostus un novēlējumus. Jā, tas jādara, ka tev viegli runāt, viegli izteikt savas domas. Un ja kaut kāds filmē, ļoti labi uz sevi skatīties. Sākumā tev nepatiks, es garantēju. Kad tu skaties vairāk un vairāk, tu mierīgi vari sevi skatīties, redzēt savas kļūdas un uzlabot to nākamreiz. Jā. Varbūt ir kādi vēl padomi vai metodes, izņemot improvizāciju un tās, kurās minējāt, kas varētu palīdzēt apgūt publiskās runas prasmes un kļūt krietni pārliecinošākam. Es domāju, tas ir saistīts tikai ar cik bieži tu to dari. Tā ir tikai treniņš. Es domāju, ka vislabākām speakeriem viņi nav piedzimuši kā ekstraverti. Jā. Pārsvarā viņi ir introverti. Visu, ko viņi rada mums tagad, tā ir tikai treniņš. Katru reizi to dara vairāk un vairāk. Un es pateikšu vēl tā, ka introverts ir vērtīgāks nekā ekstraverts, jo viņš pārdomā daudz vairāk un dziļāk nekā tāds cilvēks, kurim ļoti viegli runāt. Tāpēc visam introvertam es novēlu trenēt sevi un neizvairīties no neieplānotiem jautājumiem, improvizēt, lai draugi to patrenē. Un to jādara īpaši laikos, kas visi sēž telefonus. Mēs esam tik drosmīgi, jo mēs sarakstamies tikai SMS, kad mēs varam visu izlabot jebkura brīdi. Ja? Kad tu runā, tev nav iespējas. Tu jau visu pateici. Nav iespējas izdzēst ārā vai kaut kādu vārdu pamainīt. Bet nevajag kautrēties, katram bija kļūdas un katram bija visliktākā publiska runā. Un visi veiksmīgi stāsti sākas ar kaut kādiem neveiksmīgām. Tāpēc vajag darīt reiz un reiz un reiz. Darīt, mēģināt, uzdrīkstēties, es teiktu tā. Tas laikam ir tas moto, kas jauniešiem ir jāiegaumē šobrīd digitālā un reālā pasaulē. Mēģināt, teiksim tā, jo no tā, ka jums būs kļūdas, jums būs tikai pieredze. Tas nav negatīvā nozīmē. Jums būs pieredze un nākamā reizē jūs varēsiet krietni izdarīt labāk nekā, piemēram, ja jums pirmo reizi nesanāca. Jā, paldies jums par izsmaļošu diskusiju un jā. Kā jau katru epizodi, mums iepriekšējais viesis uzdot nākošajam viesim jautājumu. Un tas jautājums vienmēr paliek noslēpumā no skatītājiem un klausītājiem. Jums ir jautājums, ja jūs būtu valsts prezidents, kāds būtu jūsu pirmais lēmums vai arī rīkojums? Vispār man ļoti patīk politika no tāda ziņatņa skatījumā, jo es uzskatu, ka politika tā ir un psiholoģija, un kā ģimenes psiholoģija, jo viņiem jāveido kopīgu sarunu. Dažreiz mums ģimenes arī ļoti grūti veidot kopīgu sarunu ar bērniem, ar vecākiem, ar vīru, ar sievu. Un tas ir viss līdzīgs tā, kā notiek ģimene, tāpat notiek augstākā līmenī. Un ja es būtu valsts prezidents, es gribu būt pārliecināts, ka mana tauta mani grib redzēt tajā amatā.
ko es izdarītu, es tā domāju, ka prezidenta vēlēšanas būtu tautas vēlēšanas. Kā jums liekas, ja tauta izvēl prezidentu? Man liekas, ka tas ir labākā izvēle, jo pa lielam tas, kurš ir valsts prezidents, viņu izvēlas tauta. Viņš pārstāv, viņš pārstāv valstī. visu sabiedrību. Jā. Un tautai arī ir sava veida atbildība par to, ko viņi ievēl. Tieši tā. Un tā ir jāuzņemas. Ja jūs ejat uz vēlēšanām, tad izvēlieties tos, kuros jūs būsiet pārliecināti. Jā. Ka tā nākotne būs tāda, kādu jūs vēlaties viņu redzēt. Piekrītu pilnīgi. Jā, šobrīd es palūkšu jums uzrakstīt jautājumu nākamajam viesim. Tas var būt absolūti jebkas, varbūt neformāls, varbūt saistībā ar tēmu, varbūt saistībā ar jūsu jomu, uzņēmēju darbību. Absolūti jebkas. Jūs varat droši uzrakstīt. Es pierakstīšu jautājumu. Jā, droši. Man bišķi jāpadomā. Tā. Diezgan garš jautājums, bet tu vari saīsināt. Galvenais, lai es pareizi varētu izlasīt. Daudz domas man galvā. Šis izskatās ļoti interesanti, bet jums jaunieši es neparādīšu un nepateikšu. Būs jums noslēpums noskatīties nākamo epizodi. Jā, pateicos. Vēlamies pateikt lielu paldies Latgales vēstniecībai Gors par iespēju pie telpām, lai uzfilmētu šo podkāstu epizodi, kā arī jaunieti un studenti vēlos tev atgādināt, ka Gors organizētiem pasākumiem stundu pirms ir iespēja iegādāties biļeti par 5 eiro, kas, manuprāt, šķiet diezgan vilinoši un interesanti. Tā kā droši izmanto un kaut kur arī sev pieraksti, lai neaizmirstu. Liels paldies, ka uzaicinājāt un tādu iespēju runāt un pateikt studentiem to, ko es gribu pateikt. Paldies jums! Paldies jums arī par izsmeļošu sarunu, un arī jauniešiem vienmēr ir iespēja sazināties ar mums un arī ar jums. Tieši tā. Apskatoties aprakstiņā ir mūsu kontakti, un ja viņiem ir jautājumi saistībā ar uzņēmēju darbību vai arī vēlas uzrunāt konkrētu uzņēmēju, tad viņi droši sazināsies. Un liels paldies! Gaidušu zvanus! Jā, tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!